Sveicināti, dārgie draugi! Kā jūs jau ievērojāt, manā saimniecībā parādījās 3D printeris. Ņemot vērā jūsu lielo interesi daudzās vēstules un dažādos jautājumus, nolēmu veidot video rullīšu ciklu veltītu 3D drukai. Manas aizdomas apstiprinājās, ka Z-as soļu motors pauļu vadu izvietojumu brāķim ir masveida raksturs. Es šodien saņēmu jautājumu no Mortena. Mortens raksta, ka viņa printera Z-as soļu motori īsti nedarbojas, noraustas un tad nedod nekādas dzīvības pazīmes līdz restartē printeri. Hi Morten! It seems you have the same problem that I had. 3D printer have not exactly right Z-axis stepper motors. X and Y-axis stepper motors working properly, but Z-axis stepper motors not working. It's because Z-axis stepper motors have different pinout. You must to swap these two wires. With needle, carefully bend and pull out the wires. It's done. Now your printer will work. Ja tev mans video likās noderīgs, tad spied man patīk. Un abonē manu kanālu, ja gribi redzēt raidījumu praktiskā 3D drukāšanu. Pirmajā izlaidumā es parādīšu, kā top 3D printētas cepumu formiņas. No idejas līdz gatavam rezultātam. Uz tikšanos!